Kamēr pētam un apspriežam ēkas projektus, pie Dzirnavām piestāja motomētājs, ar kurām kopā braucam uz Cīravas lidlauku. Patīkams pārsteigums. Jūs satikt īstenībā, nav jau tā, ka mēs neskatāmies raidījumus. Vienkārši tā pēkšņi. Paldies. Kur ir problēma? Kāpēc mēs nevarētu vienkārši ņemt nedēļu off un braukt? Uz moči, tu kā visu jūti, visu redzi, tu esi tur tajā. Smaržģiņas, tu reāli esi tajā vietā īstenībā, tu neesi tajā izolētajā kastītē. Jā, izolētajā. Kā jebkuram, kas jums liek kāpt un braukt? Kas baigi pašā sajūšana. Pamēģina sievieti īrēt vienalga tiem močiem, vai sajūt to garšu, vai nesajūt, es nezinu kā var nesajust, tas vēl neesmu tā baigi sastapus nevienu cilvēku. Tas mocis viņš iemet arī kaut kādās situācijās. Pagaidām viss, ko es klausos, izskot līdzīgi kā mums, es atļūst tam tādu. Lidlaukā pilots Regnārs uzaicina ekskursijā uz angāriem, kuros atrodas lielo dzelzs putnu valstība. Iepazīsties, šī ir viena no savulaik populārākajām lidmašīnām An-2, jeb tautā saukts kukuruzniks. Viņu arī divplāksnes, tādēļ, ka viņai ir 2 spārni. Katrs tas laidums ir spārnis. Viņai ir nevis 4, bet 2 spārni. Jauda bija 1000 zirgspēku. Atceros vēl, diezgan sen pabeidz institūtu. Savulaik tieši šo dzināju arī prakses ietvaros, bija diezgan daudz tur jāskrūvē, šurp, turp, jāliek ārā. 1836 enduro ekspedīcija var sākties. Tā, kā piekšā? Nākamā pietura šitais te Ziemupē.